Aizvadītajā nedēļā deju kolektīvs Liedeks noslēdza savu 20 gadu jubilejas pasākumu maratonu ar vērienīgu gala koncertu. Ingas Liepiņas vadībā jubilejas noslēguma koncertā dejotāji atskatījās uz spilgtākajiem radošā darba notikumiem 20 gadu laikā. Tajā piedalījās visi 6 deju ansambļa Liedeks dažādu pauģu kolektīvi, kā arī bijušie ansambļa dejotāji. Jubilejas gala koncerta kopējā programmā bija iekļauts arī īru dejas uzvedums, deju kompozīcija Zaļā zeme. Bijušie dejotāji, kuri piedejos, kuri ir par Liedegu un dejos arī īru deju programmu, būs no mazās paudzes līdz vidējai paudzei. Deju ansamblis Liedeks šogad atzīmējot savu kolektīvu radošās darbības 20 gadu jubileju saviem skatītājiem piedāvāja īstu koncertu maratonu. Tas iesākās ar atjaunoto deju uzvedumu Sniegbaltīte un 7 rūķīši janvārī un turpinājās ar jauniešu un vidējās paudzes draugu kolektīvu mazo sadancošanās festivāla Esmācēju danci vest februārī. Savukārt aprīlī koncertā deju karuseles dominēja bērnu dejas, jo jubilejas koncertu kuplināja 5 bērnu vieskolektīvi un pavisam kopā koncertā piedalījās vairāk kā 300 dejotāji. Bet mājā notika koncerts pavasara riņķedānces cauri deju svētkiem, kur programma tika veidota ar atskatu uz vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, kā arī Latvijas skolu jaunatas dziesmu un deju svētkiem. Esmu Liedega dejotāja ar gandrīz 10 gadu stāžu. Šo gadu laikā ir bijis ļoti daudz priecīgu, patīkamu un interesantu pasākumu, notikumu. Šodien mēs svinam mūsu pastāvēšanas jubileju un ceram, ka mēs arī turpmākos 20 gadus būsim tikpat kuplā skaitā un tikpat dejot griboši un varoši. Un visus, kas vēl šaubās par to, vai vajadzētu nākt dejot vai nevajadzētu, mēs mīļi aicinam, nāciet un dejojiet! Deja ansambļa Liedeks visās vecuma grupās Ingas Liepiņas, koncertmeistaru Sandras Sproģis un Irinas Kušnirenko vadībā ikdienu dejas soli apgūst 170 dejotāji vecumā no 3 līdz 50 gadiem.